Visaugsti svētītā Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra Kristus piedzimšanas svētku vēstījums. Augsti svētītajiem virsganiem, Dieva mīlošajiem draudžu ganiem, godbīgajiem diakoniem, visgodājamai mūku kārtai un visiem Latvijas pareizticīgās baznīcas uzticīgajiem bērniem. Gods Dievam augstībā un miers virs zemes, un cilvēkiem labs prāts. Mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu. Augsti svētītie brāļi virsgani, visgodājamie priesteri un diakoni, Dieva mīlošie inoki un inocese, mīļie brāļi un māsas, svētās Latvijas pareizticīgās baznīcas bērni. Ar gaiša prieka sajūtu un pateicību kungam Dievam apsveicu ikvienu no jums, mūsu kunga Dievu un pestītāja Jēzus Kristus piedzimšanas miesā lielajos svētkos. Dieva žēlistībā mēs atkal apceram lielo noslēpumu. Mūsu pasaulē ienāk tas kungs un pestītājs Jēzus Kristus Dieva dēls. Baznīca šodien svinīgi pasludina lielu prieku visai pasaulē. Kristus piedzimst, slavējiet, Kristus no debesīm sagaidiet. Mūsu sirdis piepildās ar prieku, mēs neesam atstāti vieni šajā pasaulē, ar mums ir Dievs. Vieslīdzīgais Jānis no Damaskas saka, es redzēju Dieva cilvēcisko seju, un mana dvēsele ir glābta. Svētais pravietis Miha vēl ilgi pirms brīnumainās un noslēpumainās Bētlemes nakts teica, bet tu, Bētleme, no tevis nāks tas, kam jābūt par valdnieku Izrēlā, un kā izcelsme meklējama sensenajos laikos, mūžības pirmlaikos. Dievbērns Kristus pazemīgi un klusi ienāk mūsu pasaulē un sniedz mums samierināšanās, dievbijības, pacietības un lielās cerības pirmās mācības. Visā evaņģēlijas sludināšanas laikā Kristus neredzi vien vērsās pie klausītājiem ar vārdiem seko man, tādējādi aicinot ne tik daudz pārvietoties fiziski, cik sekot mācībai, pilnībā izmainīt dzīvesveidu. Vieni, kā svētie apustuļi, atsaucās uz šo aicinājumu un kļuva par viņa mācekļiem, bet citi, kā bagātais jauneklis, noskuma un aizgāja malā. Tas kungs šodien vēršas pie ikviena no mums ar to pašu aicinājumu – seko man. Brāļi un māsas, lai mūsu dzīve kļūst par liecību tam, ka mēs esam sadzirdējuši Kristus pestītāja aicinājumu un ejam pa pestīšanas ceļu, cenšoties visā, domās, vārdos un darbos līdzināties viņam, izpildot viņa baušļus un sasniedzot briedumu ticībā, jo Dievs, kas ir sacījis, lai gaisma augst no tumsības, tas ir atspīdējis mūsu sirdīs, lai dotu Dieva godības atziņu gaismas Kristus vaigā. Dievbērns Kristus piedzima Betlemē, lai mēs kļūtu par Dieva bērniem, bet cik viņu uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, māca svētais apustelis Jānis teologs. Svētītais Afanāsijs lielais raksts, Dievs top par tēvu, kad viņa radītie ļaudi, kā teica apustulis, pieņem savās sirdīs viņa dēla garu. Mīļie,
Mīlēsim jēl Dievu, viņa visšķīsto māti, Kristus baznīcu un mūsu laicīgo tēvzemi, lai mēs būtu paklausīgi un mīloši Dieva bērni. Gaišā svētku dienās tas ir laiks, kad pareizticīgie vienmēr tiecas dalīties ar visu pasauli priekā par Kristus piedzimšanu, tai pašā laikā īpaši rūpējoties par tiem, kas kaut kāda iemesla dēļ ir skumju pārņemti, slimu un cieš, trūkumu, izrādīsim viņiem savas rūpes un mīlestību. Visu man Dieva uzticēto, visu Latvijas draudzi sirsnīgi apsveicu lielajos pasauli pestījošajos Kristus piedzimšanas svētkos un jaunajā gadā. Bētlemē piedzimušā mūsu kungu un pestītāja Jēzus Kristus žēlastība, viņa visšķīstās mātes, svētmokļa, svētā Rīgas arhibīskapa Jāņa un visu svēto lūgšanu un mana virsgana svētība, lai ir ar jums visiem. Āmen. Dieva žēlastība Aleksandrs, Rīgas un visas Latvijas metropolīts, Kristus piedzimšanas svētki 2025. 2026. gads Rīga.